Zivis. Kādas tad ir zivis? Manuprāt, šī zodiaka zīme ir vismazāk analizēta, vismazāk saprotama no visām 12 zodiaka zīmēm. Zivis, līdzīgi kā ūdensvīrs, ir no citas planētas. Šīs zīmes dzīvo citā kaut kādā realitātē, paši savā realitātē, ļoti izteikti. Zivis, tas simboliņš, divas zivis, katra peld uz savu pusi, arī norāda to, ka zivis ir ļoti mainīgas, ļoti neprognozējamas. Zivs daba ir kā hameleons, kas prot mainīties, pielāgoties situācijai, adaptēties apstākļiem un pieskaņoties, principā, jebkurai situācijai, sevišķi, ja zivs no tā vēl gūs kaut kādu izdevīgumu. Līdz ar to arī apraksts par zivīm ir ļoti kontrastains, pat tāds tā kā pretējs. No vienas puses zivis var būt ļoti iejūtīgas, maigas, empātiskas, līdzjūtīgas, draudzīgas, bet tajā pašā laikā zivs arī spēj būt ļoti nežēlīga, ļoti neiecietīga. Tas atkarībā kādu virzienu zivs šī dzīvē ir izvēlējusies. Zivju emocionālā pasaule var ievest zivis kādās radošās nodarbībās, piemēram, zivis var būt ļoti labi mākslinieki, mūziķi, visur, kur vajag radoši izpausties un kur ir jāieliek tā sava emocionālā bagāža, tā varētu teikt. Tādā negatīvā izpausmē, protams, dēļ tā, ka zivis ir ļoti emocionāls, un ja zivis netiek galā ar savām emocijām, tad, protams, var aiziet kaut kādās atkarībās. Tas var būt alkohols, tās arī var būt narkotikas, datorspēles, kaut kur pazust vēl vairāk citās pasaulēs, citās realitātēs. Zivis ir bagātas ar fantāziju, iztēli, ir ļoti sapņainas, var dzīvot daudz savās ilūzijās, savā sapņu pasaulē. Līdz ar to tādā veidā zivis arī sevi pasargā no tādiem emocionālajiem ievainojumiem, uzbrukumiem, tā varētu teikt. Zivis, tāpat kā ūdensvīrs, mēdz darīt sev pāri, tā varētu teikt, no astroloģiski. Tas tā parādās, tas nozīmē, ka var būt visādi piercingi, var būt pārspīlēti daudz piercingi, tetovējumi ļoti daudz. Zivis ir tendētas bieži kaut ko darīt ar savu ķermeni, kaut ko pārveidot, kaut ko uzlabot, kaut kā izpausties arī uz sava ķermeņa. Zivis ļoti labi orientējas psiholoģijā, ezotērikā, var aizrauties ar mistiku, maģiju, arī ar melno maģiju, var reliģijai būt piesaistīti, var pat arī kaut kādā sektā būt, kaut kad tas vairāk būs ūdensvīrums, to būs noslēdz vairāk, bet zivis arī var ļoti ieiet garīgajā un vispār tā kā atteikties no tādas tā kā laicīgās dzīves, no materiālām lietām un pilnībā aiziet arī visam tur dzīvot kalnos un kļūt par mūku. Tā kā tiešām zivis ir, es teiktu tā, no vienas puses viņas tā kā apvieno visu pārējo zīmju īpašības un līdz ar to zivis tiešām, kā es teicu, ir tāds hameleons, kas var izpausties, kā vien vajag, atbilstoši situācijai. Tāpat arī zivis spēj būt gan ļoti mērķtiecīgas, gan tādas, kas iet, dara, ir enerģiskas, un tajā pašā laikā zivis arī var būt pašas slinkākās, pasīvākās un tādas melanholiskas. Zivīm ir viegli iekrist vispār tādos apātiskos, melanholiskos un depresīvos stāvokļos. Kā jūs teicat, zivis var kaut kur aizpeldēt, dēļ emocijām var arī aizpeldēt kaut kādās pagātnes atmiņās, aizkavēties tur par daudz dzīvoties pagātnē. Zivis ir zīme, kurai patīk drāmas. Vai nu vērot no malas tās drāmas, vai iesaistīties drāmās. Līdz ar to, zivis noteikti varētu darboties kā režisors kaut kādos meksikāņu seriālos vai kaut kur, kur ir kaut kāda drāma, kaut kas notiek, kaut kādas intrigas. Un, tad zivis noteikti varētu tam visam būt vai režisors vai kāds no aktieriem.